kur tagad atrodas Auces pilsēta, tur sirmā senatnē bija purvs. Purva austrumu daļā bija augsts kalns, ko tagad sauc par Lāčkalnu. Senāk tas bija daudz augstāks. Kādreiz kāds vecs vīrs vārdā Aucis aizgājis uz Lāčkalnu. Viņš bija paņēmis klints un gribēja vīt virvi. Bijis jau diezgan garu gabalu novīs, tā atvērusies kalna apakša, un no tā iznāca kungs garā cilindrī un melnā drēbēs. Viņš prasīs vīram. Ko tu te dari? Vīrs atteicis. Viju virvi, lai varētu to kalnu nogāzt. Negāz visu to kalnu zemē, es tev došu, ko tu gribi, melnais kungs lūdzies. Labs ir, atnes tu man veselu sieku zelta naudas. Tad kungs pielika 2 pirkstus pie mutes un 3 reizes as iesvilpās. Tūlīt viņa priekšā atradās 8 puiši, kā no zemes izlīduši. Viņi prasīja, ko vajagot. Atnesiet veselu sieku zelta naudas šim vīram, sacīja melnais kungs, norādītams uz Auci. Puišeļi tūlīt pazuda, un melnais kungs arī, bet Auču priekšā bija vesels sieks zelta naudas. Par naudu Aucis sāka celt namus un pārvērst purvu auglīgos tīrumos. Tā radās Auces pilsēta, bet vārdu viņa dabūja no Auču.